Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Ukraina otrdien paziņojusi, ka nav saņēmusi nekādas oficiālas prasības no Polijas transporta uzņēmumiem, kas nobloķējuši 3 galvenos robežu šķērsošanas punktus, protestējot pret viņuprāt negodīgu konkurenci no savas kara plosītās kaimiņu valsts. Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Eiropas Savienība atviegloja noteikumus Ukrainas transporta uzņēmumiem iebraukšanai blokā. Pārvadātāju uzņēmumi Polijā uzskata, ka noteikumu liberalizācija izraisīja konkurentu pieplūdumu, kas ietekmēja to ieņēmumus. Vācijas kanclers Olafs Šolts un 16 federālo zemju premjeri šodien vienojušies par jauniem, stingrākiem pasākumiem, lai ierobežotu lielo migrantu skaitu, kas ierodas Vācijā. Jaunie pasākumi ietver patvēruma procedūru pātrināšanu, pabalstu ierobežojumus patvērumu meklētājiem un lielāku federālās valdības finansiālo palīdzību zemēm un vietējām kopienām. Šolts šo vienošanos nosauca par vēsturisku brīdi. Apvienoto Nāciju organizācijas drošības padome joprojām nespēja vienoties par rezolūciju attiecībā uz Izraēlas un palestīniešu grupējuma Hamas karu, kas ilgst jau mēnesi. Neraugoties uz vairāk nekā 2 stundas ilgām diskusijām aiz slēgtām durvīm, domstarpības saglabājās. Amerikas Savienotās valstis aicināja uz humāno pauzi, savukārt daudzi citi padomes locekļi pieprasīja humāno pamieru, lai Gazas joslai piegādātu ārkārtīgi nepieciešamo palīdzību un novērstu vēl lielākus civiliedzīvotāju upurus. Ungārijas kultūras ministrs pirmdien atcēla no amata Ungārijas Nacionālā muzeja direktoru László Simonu, apsūdzot viņu likuma pārkāpšanā, kas aizliedz rādīt nepilngadīgiem LGBTQ saturu. Strīdīgais Ungārijas bērnu aizsardzības likums aizliedz homoseksualitātes vai dzimumu maiņas demonstrēšanu un propagandu nepilngadīgajiem pieejamos materiālos, tostarp televīzijā, kino, reklāmās un literatūrā. Muzejā nesen notika World Press foto izstāde, un Ungārijas valdība oktobra beigās konstatēja, ka 5 fotogrāfijas šajā izstādē minēto likumu pārkāpj. Muzejs pēc tam savā vietnē un pie izstādes ieejas izlika paziņojumu, ka ieeja aizliegta apmeklētājiem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Rēzeknes domes deputāti pagaidām neizrāda vēlmi uzņemties atbildību par ilggadējā nesen atstādinātā pilsētas mēra Aleksandra Bartaševiča no Kopā Latvijai sastrādāto. Tā intervijā televīzijai sacīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības. Šādu secinājumu viņa izdarījusi, redzot, ka domes pozīcija bezatbildīgi nesanāca uz sēdi pēc rīkojuma izdošanas par Bartaševiča atstādināšanu. Viņas prāt tādējādi tika demonstrēts nihilisms un nevēlēšanās uzņemties atbildību, lai vēlāk būtu jāatlaiž visa dome. Ceturtdien, 9. novembrī, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stets no Kopā Latvijai dosies uz Finanšu ministriju, lai runātu par pašvaldības aizņēmumiem. Stets, atbilstoši pašvaldību likumam, pašlaik aizvieto 2. novembrī atstādināto Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševiču. Iepirkuma uzraudzības birojas aizliedzis slēgt līgumu vienā no iepirkuma daļām par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs. Viens no iepirkuma pretendentiem 25. septembrī bija iesniedzis sūdzību par iepirkuma 9. daļas un 11. daļas rezultātiem. Attiecīgi runa ir par ēdināšanas pakalpojumiem Draudzīgā aicinājuma vidusskolai un Daugavpils vienības pamatskolai. Pēc sūdzības izskatīšanas IUB aizliedzis Daugavpils pilsētas pašvaldībai slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma 9. daļā noteikto uzvarētāju. Sūdzība bija par neprecīzi aizpildītu aili iepirkuma dokumentos, to novērtēja kā neatbilstošu normatīvajiem aktiem, savukārt iepirkuma 11. daļā Latgales Optimas iesniegumu IUB atzina par nepamatotu. Iepirkuma par ēdināšanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs kopējā summa pārsniedz 16 miljonus eiro, bet iepirkuma atceltajā daļā iepirkuma summa ir nepilns miljons. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbilstīja Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio